Играть! Играть! Мугра, Янка, Мугра! Хорош, Тига! В него! Вперед! Вынос! Nokomentējiet lūdzu sezonu pāris vārdos. Pārstāj to. Kur tu redzēji sezonu? Pārstāj, es negribu neko komentēt. Bet kā jums liekas? Nu tā. Ja nebūtu koronavīrusa, varbūt būtu labāk. No otras puses, daudz interesantu spēļu, nomainījās treneris, nomainījās spēlētāji. Nu, varbūt, ja šo treneru varētu paskatīties no sezonas sākuma, tad... Дыма много, но... Да, дыма много. Давай! Спасибо вам! Ива, спасибо! Спасибо! Ива, спасибо! Спасибо за футбол! Спасибо за футbol! Спасибо! Kā jau minēju, šodien noslēdzas Optibet virslīga 2020. gada sezona, un lūkšu par spēli izteikties mājinieku futbolkluba Jelgava galvenajam trenerim Dāvim Caunam. Labdien! Gribētu šodien pateikt pirmkārt lielu paldies tiem, kas atnāca spēlētājiem, čaļiem, kas vispār no savām darīšanām izrāvās, kas nav trenējušies mēnešiem un atrada laiku gan šodien, gan iepriekšējā spēlē, kad es nebiju, lai mēs varētu šīs spēles nospēlēt, un arī tiem, kas ir komandā un varēja tikt ārā no savas karantīnas, un visi, kas šajā spēlēs piedalījās, jo šeit bija galvenais vēlēšanās, un tāpēc par to liels paldies, tas priecē. Otrakārt, man ir ļoti žēl kopumā, gan ņemot pēdējo mēnesi, varbūt pēdējos mēnešus un iespējams pat visu sezonu kopumā, ka mums visiem jāredz, mūsu klubs ir tādā situācijā, un par šīm pēdējām spēlēm es pat nerunāju, ja, un es zinu, ka varbūt tas nav tik ļoti par spēli, bet vairāk par cik pēdējā spēle, tad es zinu, ka varbūt šī nebija tā veiksmīgākā sezonas beigas un arī sezona, bet Jelgavā futbols bija kādu laiku atpakaļ bija augšā, un es esmu droši, ka agrāk vai vēlāk, ja, atkal viņš tur atgriezīsies. Tāpēc man ļoti žēl, ka spēlētājiem ir jāpiedzīvo tas un arī līdzjutējiem, bet, viss dzīvē iet kaut kādā mērā uz apli, ja teiksim tā. Un treškārt gribētos pateikt ļoti lielu paldies, ka bija izlēmts lēmums noskaidrot sportiskos un godīgos apstākļos visu uz laukumu. Tas patiešām priecē. Skatos šīs pēdējās divas kārtas, arī iepriekšējo, kad mājās bija tik sportiskos un godīgos apstākļos, sen nebija redzējis, kā teikt, noskaidrots čempionāta iznākums. Tā kā palielam tas ir viss, ko varētu pateikt. Jūs komentārī sapratu, ka klubs turpinās spēlēt nākošu. To es nevaru galīgi ne komentēt, ne apstiprināt, ne noliegt. Patiešām es to nezinu. Un es arī godīgi teicu, ka kaut kāda informācija, kas uzpeldēja, manuprāt, jau vasaras beigās, tā kā viņi uzpeldēja, kopš tā laika nav bijis jā, tā ir taisnība, tā nav taisnība, vispār nekas kopš tā laika, un tā arī mēs it kā 3 mēnešus kāds kaut ko uzprasa, kaut kur ejot satiekot, bet neviens vismaz mums neko nav teicis, un mēs strādājam tagadējiem atvaļinājumā, un tā. Cik ilgi būs atvaļinājums? Atvaļinājums pagaidām ir uz nenoteiktu laiku,
jo daudziem spēlētājiem arī beidzās līgumi, jebkurā gadījumā, vai tas atvaļinājums jau pēc tam beigsies, vai jaunā sezona sāksies ar viņiem vai ar citiem, tas jau būs cits jautājums, jā, bet, nu, es pats personīgi strādāju arī akadēmijā, tā kā man darbs turpinās, un jā. Paldies par sezonu. Jā, paldies. Paldies visiem par sezonu. Šodien noslēdzās Optibet virslīgas 2020. gada pēdējās kārtas spēles starp Futbola klubu Jelgava un Futbola klubu Liepāja. Un lūkšu par spēli izteikties Futbola klubu Liepāja galvenajiem treneriem Дмитрий Малаш. Пожалуйста. Ну, с окончанием сезона, прежде всего, хочу поздравить всех, вот, своих ребят поблагодарить за хорошую игру. И, в принципе, наверное, пользы от такой игры немного. Вот, то есть такой счет, конечно, кто понимает, но польза только одна, да, что наш партнер, товарищ Додо стал лучшим бомбардиром чемпионата. То есть меня это очень радует. И все правильно мы сделали, старались, вышли и пытались выжимать максимум из этого. А так, по игре особо говорить не хочется. Тренер, скажите, пожалуйста, но игра лучше, чем если бы противник отказался и не играл? Ну, я прекрасно понимаю тренеров соперника, да, то есть когда над тобой вот так, поэтому не хочется тут что-то говорить, как кто бы отказался, кто бы что делал, но, конечно, такие счета, ничего ты, по сути, кроме, опять же повторюсь, кроме улыбки, ничего не вызывает. Но для зрителей, для любителей футбола все-таки важен футбол, чтобы он был доигран. И вам не кажется... Пускай, приняли решение доигрывать, я же не оспариваю его. Вообще вопросов нету, но роста у футболистов однозначно не будет, когда вот такой футбол. Когда это он, наоборот, замедляет все, что на тренировках пытаешься делать интенсивность, какие-то задачи решать, здесь это все умирает. Это шагом, кто-то тормозит время, не хочется об этом говорить, понимаем трудности команды соперника, вот, и в составе, и с этим ковидом, и все остальное, поэтому здесь не хочется ничего говорить по этому поводу. Спасибо. Спасибо. До свидания.